Nu, paldies par šo laipno priekšā stādīšanu. Labrīt, dāmas un kungi. Man liels prieks būt šeit šodien, un es pateicos arī organizatoriem, lai stāstītu par Igauniju, Igaunijas pieredzi, jo uzskatu, ka ir ļoti svarīgi un interesanti diskutēt, cik līdzīgas problēmas dažādās valstīs tiek risinātas. Sākotnēji gribu pateikt par savu organizāciju, jo mūsu sistēma atšķirās. Igaunijas tehniskais regulators ir horizontāla organizācija, kas darbojas tehniskajos jomās. Mēs esam atbildīgi par elektroniskām komunikācijām, celtniecību un tā tālāk. Mēs strādājam ekonomikas ministrijas paspārnē, un mūsu modelis ir tāds vācisks modelis, kā mēs institucionāli darbojamies. Tātad es runāšu par ļoti plašu tematu, bet laika man nav daudz. Es runāšu galvenokārt par 4 lietām. Pirmām kārtām par regulējumu, kā celtniecības joma tiek regulēta Igaunijā, kas par ko ir atbildīgs, kas ir atbildīgs par kvalitāti un drošību būvniecībā, kāda ir valsts loma šajā kopējā bildē, un visbeidzot, publiskās ēkas, tam ir vislielākais apdraudējums, un jūs arī pieminējāt notikumus pirms 2 gadiem, un tādēļ runāšu par to, kā īpaši uzmanība tiek vērsta Igaunijā uz šīm ēkām. Tātad, sākot no 15. gada jūlija ir jauns regulējums, 7 gadus tas tika izstrādāts šis likums, un jaunais kodeks, šis regulējums, balstās uz 4 konceptiem – uz labas celtniecības prakses, drošība, profesionālisms un videi draudzīga celtniecība. Kas ir laba celtniecības prakse? Tehnoloģija attīstās ārkārtīgi ātri, un tāpēc nav iespējams pārklāt visus tehniskos aspektus tiešā likumdošanā, ja tos noteikti ar likumu, jo tas mainās dienu no dienas. Un, ja nav tiešā likuma regulējuma, tad jāpiemēro labākās prakses princips. Un visi ir par to atbildīgi, nes līdzatbildību, un mums ir arī tiesas nolēmums, kas saka, kas nolēma, ka brīvprātīgās normas ir obligātas tajā vietā, kur iztrūkst valsts noteikta likuma. Tāds precedents mums ir. Ja runājam par drošību, drošība jāievēro visu laiku, jo drošība celtniecībā nav nekas zem kaut kāda jumtiņa palikts, kaut kas droši, tas attiecās uz visu sabiedrību. Un celtniecības procesā ir jāievēro visi drošības pasākumi gan pašiem celtniekiem, gan apkārt esošajiem cilvēkiem. Profesionālisms. Ir tāds uzstādījums, uzskatījums, ka labs rezultāts ir tikai tad, ja ģenerālais pasūtītājs un izpildītājs sadarbojās un godprātīgi sadarbojās. Un arī es tā uzskatu. Ja runājam par videi draudzīgumu, mūsuprāt, atkal tas ir koks ar 2 galiem. Pirmām kārtām mēs gribam veicināt efektīvākus celtniecības procesus, tātad mazāk izmantojot kaut kādus resursu tērēšanu, kā arī atkritumus samazinot. Un otra lieta, mēs vēlamies veicināt lielāku energoefektivitāti. Mēs vēlamies, lai celtniecība Igaunijā būtu atbilstu augstākajām normām. Tas arī šobrīd tā gandrīz vai ir, un valsts šajā jomā daudz strādā šo normu izpildē. Ja runājam par jauno kodeksu, juridiskais ietvers kodeks ir ļoti interesants tādā ziņā, ka tas apvieno
visas normas no dažādām jomām, proti iepriekšējais bāzes likums par būvniecību, kā arī elektriskās drošības, liftu drošības, ierīču drošības, augstas spiediena ierīču izmantošana un tā tālāk. Tātad viss šis regulējums ir apvienots vienā būvniecības kodeksā. Un šis kodeks attiecās uz visu celtniecības, uz visu ēkas dzīves laiku, sākot no tā uzcelšanas līdz pat ēkas demontāžai, demolēšanai. Un, ja runājam par šo būvniecības kodu, tur ir tāda holistiska, visaptveroša pieeja, ne tikai tieši regulējums, tiešas normas, bet arī ir standarti un labas prakses, vadlīnijas, un viss tas ir ietverts šajā likumā, un viss ir vienlīdz svarīgi, tā kā tas ir juridiski saistošs, arī kā brīvprātīgi, bet tomēr obligāti. Kā tad komercdarbības, jeb komercbūvnieciskās darbības tiek regulētas? Ņemot vērā Rainera 3 stūri, mēs esam kaut kur vidū, mums ir daļējs regulējums jeb uzraudzība no valsts puses, no privātām pusēm, kā arī no atbilstošas tātad kvalificēta darba spēka puses. Mums ir obligātas prasības attiecībā uz certifikāciju, attiecībā uz uzraudzību. Uzņēmumiem, protams, ir jābūt reģistrētiem. Igaunijas ekonomisko aktivitāšu reģistrā, jeb uzņēmumu reģistrā. Tāpat mēs pieļaujam, ka ārvalstu kompānijas, jeb ES kompānijas darbojās Igaunijā un sniedz savus pakalpojumus. Ja, viņiem šādu tiesību izsniedz, jeb dod attiecīgā viņu mātes valsts, bet šādas aktivitātes ir atļautas tikai no projektu uz projektu. Ja viņi vēlas savas aktivitātes pastāvīgi veikt Igaunijā, tad viņiem ir jāreģistrējās Igaunijā kā Igaunijas kompānijai. Ja runājam par kvalitāti un drošību. Kvalitāte, drošība ir svarīga ne tikai valstī, auditam, uzraugiem, bet arī jāiesaistās gan īpašniekiem, gan darba veicējiem, tik tālu, cik viņu funkcijas sniedzās. Tātad īpašniekiem ir jābūt godprātīgiem, jāveic visi uzraudzības pasākumi, kā to nosaka likums, kā arī pēc labākās prakses. Veicējiem ir aktīvi jādarbojās un tiem jābūt kompetentiem speciālistiem, galvenais darba veicējs, jeb ģenerāla uzņēmējs ir atbildīgs par visa projekta gaitu un par apakšu uzņēmumiem. Un valsts ar savu regulējumu un uzraudzību arī dod savu ieguldījumu šajā procesā. Kāda ir valsts loma? Šeit ir duāla atbildība, centralizēta atbildība, kā arī pašvaldību atbildība. Tātad, kura ministrija, ekonomikas ministrija ir atbildīga par likumdošanu, par likumu. Mans Igaunijas tehniskais regulators ir atbildīgs, ir centrālais drošības regulators, ir koordinators. Mēs veicām centralizēto uzraudzību, arī tirgus uzraudzību, būvniecības produktiem, un mēs izsniedzam arī būvatļaujas un lietošanas atļaujas, jeb eksploatācijas atļaujas īpašiem nacionālas intereses objektiem, piemēram, aizsardzības vai objektiem, jeb arī sabiedrības uzņēmumiem, tādiem kā ūdens apgādes uzņēmumiem, elektroapgādes uzņēmumiem un tā tālāk. Tādiem uzņēmumiem, kur ir tiešas valsts, kur atrodas tiešā valsts paspārnē.
Un visbeidzot, pašvaldības ir atbildīgas par vietējiem aspektiem, ja tā var teikt. Viņi ir tie, kas sadarbojas ar pilsētu plānošanu, ar teritorijā plānošanas uzraudzības iestādēm. Viņi ir atbildīgi arī par ēku uzturēšanu, apsaimniekošanu un to, lai šīs ēkas tiktu celtas un apsaimniekots atbilstoši standartiem. Ja runājam par to, ko dara valsts. Valsts, kā to nosaka likums, nosaka, ka mums jāstrādā balstoties uz riska analīzi. Mums ir jāizvērtē potenciālais apdraudējums, to nosaka likums. Mums tāpat arī visas sūdzības ir jāizskata un jārīkojās, ja saņemta sūdzība. Mēs kā vienmēr, protams, ierīkojam papildus atslēgas ļoti bieži, tikai tad, kad dzīvoklis jau ir apzagts. Bet, mēs cenšamies darīt, cik nu vien labi varam. Mums jāceļ ēkas tā, lai tas neapdraudētu cilvēka dzīvību, ja celtniecības rezultātā cilvēks iet bojā, par to ir krimināla atbildība, it īpaši, ja šis negadījums ir noticis tādēļ, ka nav tikuši ievērot kaut kādu drošības pasākumu. Mums ir virkne arī administratīvu pasākumu, kas uzraug šos būvniecības drošības pasākumus, proti ir procedurāls vadlīnijas, kā arī mēs kā iestāde varam uzlikt, izteikt brīdinājumus, uzlikt soda naudas. Protams, arī varam aizliegt kompānijai turpināt darboties, aizliegt nodot ēku eksploatācijā un tā tālāk, ja mēs redzam lielus pārkāpumus. Tātad šis traģiskais gadījums Rīgā, Maksimā, protams, tas atsaucās arī uz Igauniju. Mēs ļoti cieši raugāmies uz to, kas notiek pie jums. Es tagad runāšu par ļoti konkrētiem pasākumiem, ko mēs esam Igaunijā izdarījuši. Mums ir ļoti daudz tādas ēkas, kur ir plaši pieejami, sabiedrībai pieejami, un tās ir tikušas auditētas. Valsts ir pieprasījuši neatkarīgu auditu slēdzienus šādām ēkām. Mēs paši arī pēc savas iniciatīvas esam veikuši kopumā apmēram 300 auditus. Tīpaši tajās vietās, par kurām tika saņemtas sūdzības, un pēdējais likums, šis, par ko jau runāju, nosaka, ka skatoties uz ēkas lielumu un tā izmantošanu, ir jāveic audits, regulārs audits noteiktā laika periodā. Jo lielāka ēka, jo vairāk cilvēku tajā apgrozās, jo plašākiem sabiedrības lokiem tā paredzēta, jo biežāk audits ir jāveic, lai varētu atkal saņemt šo izmantošanas dokumentu, jeb atļauju. Vēl turpinot par šīm sabiedriskajām ēkām, ko apsaimnieko valsts nekustamie īpašuma kompānija, kura atrodas tiešā finanšu ministrijas paspārnē. Šī kompānija ir atbildīga par pilnu ēku apsaimniekošanas ciklu, sākot jau no plānošanas attīstības, ja tiek celtas jaunas ēkas un līdz beidzot šo ēku nodošanai eksploatācijā un tā tālāk. Vēl turpinot par publiskajām ēkām, tas tiek celtas balstoties jeb iepirkuma konkursa rezultātā. Ir vadlīnijas šobrīd jaunas, kas nosaka, ka zemākā cena nav galvenais elements, bet gan gluži otrādi kvalitāte ir pats galvenais. Mēs cenšamies raudzīties, lai visas jaunās ēkas būtu pilnībā energoefektīvas, sākot jau no 2019. gada.
kā arī mēs izmantojam jaunām ēkām BIM programmatūru. Un ar to arī savu prezentāciju pabeigšu. Paldies! Raigo, un mums ir laiks dažiem jautājumiem no zāles. Lūdzu. Laikam saņemsiet kādu cepumu vai kādu citu balvu par aktivitāti. Pirmām kārtām gribu sveikt Igauniju ar šo izcilo būvu kodeksu, un mans jautājums attiecās uz darba spēku, uz būvniecības darba spēku. Ko jūs darīsiet, lai jūs nodrošinātu kompetentu un kvalitatīvu darba spēku, tādu kā elektriķiem, mūrniekiem, būvniekiem un tā tālāk. Mans kolēģis mums atbildēs uz šo jautājumu tūlīt pat. Lūdzu, kolēģi. Jūs laikam domājat tiešām tos cilvēkus, kuri liek ķieģeļu uz ķieģeli, kā mēs nodrošināsim, lai viņu kompetences, viņu kvalitāte būtu pietiekama augsta, ja? Tas bija tas jautājums. Izglītības sistēma gan pēdējos gados nav bijusi pārāk laba, bet tā uzlabojas gadu no gada. It īpaši ir iespējas ne tikai ārodskolās, jo vecās ārodskolas tiek atjaunotas un to prestižu uzlabojās, bet arī ir iespēja uzlabot savu kvalitāti esošajiem amatniekiem, jeb speciālistiem. Tad ir vērojama šī pozitīvā tendence par vēlmi ne tikai obligātu prasību pēc papildus izglītības. Vai ir jautājums vēl kāds? Man ir pašam jautājums. Jūs minējāt par to, ka tika veikti papildus audīti pēc tam, kad jūs pārbaudījāt publiskās ēkas pēc Maksimas traģēdijas. Kādi bija rezultāti? Un tas, kas bija interesanti, mēs īstenībā neidentificējām nevienu tehnisku līdzīgu kļūdu, ja tehnisko risinājumu, kas bija izmantots Maksimā šeit. Tā kā mēs to neatradām. Bet pēc tam mēs meklējām līdzīgus tehniskos risinājumus, kādi bijuši Maksimā. Un līdzīgi risinājumi tika atrasti arī mūsu ēkās. Bet būtībā, kopumā šie rezultāti bija pietiekami labi. Tā kā projekts tika veikts, šie auditi, 300 auditi tika veikti 2 gadu laikā, mums bija virkne prasību, pamatprasības, ko skatījās auditori, bet vienā situācijā bija labāk, vienā netik labi, bet kopumā situācija bija visnotaļ laba.